ģitāru un mūziku, un kādu bija Kristus karaļa draudze, kur bija arī aizlūgumi slavēšanas, ja tā, kā jūs zināt, tie, kuri jūs vēl, bet cauri iekšējās dziedināšanās 9 soļu programmā bija tāds pasākums. Apbrīnojami to visu redzēt. Arī tāpēc, ka es gribu, ka priesteris ar slavēšanu, ar lūkšanu, ar visu to palīdzību, lai kā man šķiet, priesterība man palīdz. Gan tāpēc, ka es pats esmu aicināts lūgties kaut caur pieminēto liturģiju, breviāru rožu kroni, es cenšos katru dienu būt uzticīgs rožu kroni un savā lūkšanā, bet saku reiz ar jums, ka tā dažas īpas sadarbībā ļoti, manuprāt, tas palīdz. Tas tad dziesma pie tā, kanons, no kanons varam to dziedāt balsis, vai 3 balsis, vai 4 balsis, kā tam patīk. Jēzu, Jēzu mans, arī tādā meditācijā, ka tiešām Dievs ir mans, kaut tur vairāk vārdu nav, ko teikt. Un dažreiz viņš ir tik klus, tik paslēpts, bet Jēzus mans. Jezu.
ar kādām tiesībām. Bet viņi. Un ko tu? Apē izredzēto pulku, izlauzies klusumam cauri un pielūdz mīlestības patiesību. Sūti cūkas pie sēnavām, suņus pie druskām no galda, bet sevi pašu nosēdini pie sirds altāra. Lieldienu žurnāliste. Uzraksti viņiem par dzīvi. Bet tie ir analfabēti, kas lasa vienīgi bildes. Tad savā dzīvē parāda debesis. Bet tie ir akli, kas redz vienīgi sevi. Tad mirsti par viņiem. Jā, manā nāvē tie varēs pamosties. Bērnu lieldienas, neizmantotās smaržzāles. Bet Marija no Betāņas nespēja. Smagais akmens. Kam? Cilvēkam vai eņģelim? Bezcerības kars. Vai tomēr koridors un durvis? Pieaugušie nesaprot, ka ticības bērni māk staigāt kājām gaisā. 1 + 1 + 1 ir 1. Vai atceries pasacīju par galdu, kuram bija 3 kājas? Mēs zinām par tā stabilitāti, kaut virsū guļ pasaule. Ko teiksi par savas sirds virsmu? Vai tai piemīt 3 tīkumu kājas? Līdzība par jaunavām. Dumjā jaunava teica, pārāk skaļi, tik ilgi, oi, dārgi, un nepamanīja, ka mirst prieka zilās dziesmas, mirst sarunu sudraba pļava un kalpošanas zeltaini pumpuri. Gudrā jaunava klostera klusumā iestādīja mūžīgās notis, pulkstiņa dāvnā rezervēja omegas galdiņu un dzīvības kokā iemeta pēdējo grasi. Tikai šī otrā iegāja kāzu namā attaisnota. Visi viņas bērni kādreiz rijēji, vina dzerāji, muitnieki un grēcinieki kopā ar viņu. Skice par mūžību. Vai viņa sapņu vējš der sirds spārniem, lai paceltu tevi līdz zvaigznēm? Tad tu varētu uz 777. planētas noklausīties rozes stāstu par tuksnesi un zeltmetainā jautājumiem. Tās ārste lomas. Vai viņa sirds puksti der taviem asaru soļiem, lai sasniegtu aku tuksnesī? Tad tu varētu tās dziļumos jautāt par lapsenes gudrību un čūskas godumu, bet citu labā. Tās ārste jūtas. Vai viņa iemīlēšanās smarža der ilgu apstādienam, lai pieredinātu tevi dienas garumā? Tad kosmosa dārzos un druvās varēsi pazīt savu vienīgo zvaigzni, kura kopš mūžības raugās uz tevi. Tās ievaino līdz krusta nāvei. Tad var ticēt uz augšām celšanos. Pieredināšanas darbs. Attiecības nav mirkļa notikums. Mūsu jau pieminētā lapsene no Bezetes mazais princis saka, cilvēki vairs nemāk neko iepazīt. Viņi visu pērk gatavu, bet nav veikalu, kur varētu nopirkt draugus. Līdzīgi arī attiecībās ar Dievu. Tās veidojas lūgšana, pārdomu, klusumu, uzticības un pacietības ceļā. Pieredināšanas darbs šeit nozīmē Dieva iepazīšanu,
un ļaušanos būt iepazītam. Cilvēks atveras Dievam. Viņš kļūst atbildīgs par šo tuvību, par attiecību, kopšanu, par ticības patiesumu. Mazais princis saprot, ka viņa roze ir īpaša, jo viņš to ir pieradinājis. Līdzīgi cilvēkam Dievs var kļūt īpašs, attiecības personiskas. To mēs saklausīsim un varēsim arī izlasīt priestera Pāvila dzejā. Jūsu kalpošanas darbs Dievam un cilvēkiem ir balstīts uz attiecību veidošanu ar apkārtējiem, ar draudzi. Drīz apritēs gads, kā jūs kalpojiet Pļaviņu katoļu draudzē un dzīvojiet Pļaviņās. Sakiet, ko jums nozīmē būt par priesteri tieši šajā vietā, šajā draudzē un šajā pilsētā? Tas nozīmē pierādināt Pļaviņu ļapsiņas. Mēģināt pierādināt, jā. Man šķiet, ka zināmā mērā tiešām darbs neatšķiras mans, un tas, ka priestera darbs kalpošanā neatšķiras pārāk vietas ziņa. Protams, ir kāda atšķirība, man šķiet, jūs arī to pamanāt ceļot par Latviju, vai arī jums ir ģimene dažādas vietas, kā ir reģionos, jūtama tādā kāda krāsa, raksturs. Bet tiešām šajā kontekstā es teiktu pierādināt cilvēku, ļaujiet man teikt, piedāvāt piemēram to sajūsmu, ko jūs arī izakcentējat par Dievu, par dzīvi, par vērtību. Visur to skaidrs, visur. Tāpēc arī cilvēki ir ieskalpoju pie jums, arī tur dabūt kaut no, varbūt jūs to nezināt, mēs tur mēģinām, piemēram, ukulēli, tāda 4 stīgu mazu ģitariņu, dabūt ar dažiem priecāties un slavēt ar mazu ģitariņu. To pašu darījām madam. Citas varbūt lietas, bet arī drusci līdzīgi arī ir pārējiem kaut vokā. Tā kā šis punkts, arī tur bija. Darbs ar pieminētojo Bībeli, lai es lasu sev un savai sirdī, un savu sirdslapsiņu paparotu un jums to piedāvāt. Visur, kur sākot ar smilteni, kas pirmo reizi jau piedāvāt ziņu, Bībeli ir tādi dziļumi, tāds skaistums. Tas bija man aktuāls smiltene, Madonā, Gulbenē, Ogrē, Ergļos, Jautībā, Pļaviņas, jebkur, tāpēc arī daži, kuri arī kaut Pļaviņas jau balda priesteri, kas tur tajā Bībelē, cik tur ir, un es kopā ar viņiem, cik tur ir, kas tur par izbrīnu tajā Bībelē. Visur, kur tas bija. Bet, domāju, ir tas arī varbūt vēl viens tāds punktiņš, kuru man šķiet jūs kā tauta varbūt netik viegli pamanāt, vismaz man šķiet. Ka tā atšķirība, piemēram, kā arī mēs kā priesteri strādājam, uz ko mēs liekam akcentu. Man šķiet, tas arī starp draudzēm man ir jūtams, jo, piemēram, arī šeit es uz Pļaviņas, vai arī dažas draudzes citas, ja saku runāt par mēneša pirmām piekdienām vai sestdienām, kas katoļu ticībā ir nozīmīgs datums, saistas ar Jēzus sirdīm, kāda mēs dziedājam dziesmā, Jēzus sirds, kāda tā ir, un arī Marijas sirdī, caur kuru Dievs atnāca. Un izrādās dažiem nebija dzirdēts par to pārāk. Tad tur kas strādā, tagad sev un citiem atgādīt zini, tāda īpaša viena, kur mums mobilizē domāt par Jēzus sirdī. Tad man šķiet, tur ir izaicinājums, un tiešām es to ticiet man jau pēc tam visiem, 11 gadiem es biju tur 7 vai cik 8 vietās, un tādas kā izmaiņas, ko draudzes vairāk, dažreiz ir 2, 3 vai 4 draudzes. Tad tiešām es redzēju, ka ir liela nozīme tam, kā mēs kā priesteri strādājam, un nākot uz iepriekšējā to darba vietu, ja viņa kalpošanu, dažas lietas jau nāk ļoti viegli. Tāpēc manā dzīvē man šķiet tādā virsotnē, es varu tā jums atbildēt, zināmā mērā virsotne bija nākot uz Madonu. Jo, ko jūs pazīstat arī ar kādu tekstu ir priesteris Rihards, kurš tagad kustina kofonā mūsu diecezē? Televīziju, lūdzu. Saprotat? Tad, ja es redzēju, kā viņš strādāja, kādus tur kursus, tikšanās ar bērniem, ar laulātajiem, ar visādiem alfa kursiem, beta kursiem, visādiem, un es atnācu uz tādu draudzību. Wow! No man tas bija burvīgs punkts, tā kā redzēju, ko nozīmē šis punkts, Un tomēr arī kādā lielā ir draudze, ar visu cieņu šeit Pļaviņas, bet šī draudze ir tāda mazāka, tāpēc dažas lietas arī
man pagribas teikt, nevar notikt tā, ka es, ja tas ir labs salīdzināt ar citu draudzību, ko es piedzīvu Madonā. Jo cilvēku arī tas diapazons, ja tas tā kā šķiersgriezums, ļoti, ļoti dažāds. Bet man šķiet arī no tāpēc ar jums to es piedzīvu, ja, ka kustināt tādu biblioteku, lasījumus, dzējas, ja, vai visādas lietas, tad tur ir tie punkti, ka tas salīdzinājumā ar Madonu, kā piemēram, nepiedzīvošu pļāvņas to, ko piedzīvu Madonā, bet atkal piedzīvu citas kvalitātes. Tāpēc, ka es redzētu ar Ineta, kur iesaistītām, kas tur šo to kustinām arī, tā kā tā avīzi vai citas lietas, tas ir arī no tie pļāvņas. Vai piemēram Bībeles stunda, vai pieaugušu katehēze, vai kā tas tur lūkšana vakar, vai kaut kas bija. Nu, man šķiet tādā Bībele, ka nebūs tas pats, bet ir jaunas citas kvalitātes, varbūt pat skaistākas arī dažas es teiktu, ko es piedzīvu piemēram tā trešdienā vai ceturtdienā. Paldies! Man gribas teikt, ka jūs esat ieguvums mūsu pilsētiņai. Iedvesmojošs cilvēks. Paldies! Tad baudiet un redziet, jo ir teiks, ka ja esam jau pierādināti, tas pierādināšanas darbs, nu tad vajag baudīt, kas tad. Vārtī, kā jūs redzat, jūs uzrakst no 34. psalma, viņš ļoti tāds skaists, lai cilvēks bauda. Kas tur ir, tas tā kā šis vīns, par ko mēs runājam, ja, kā Jēzus saka, tas, kurš padzēries veco, tādu labu, viņš nekrica kādu citu tur jaunu. Tā kā ir vērts baudīt šo.
kas uz visu paļaujas. Debesis un zemes aprēķini. Es tev teikšu, kas tu esi manās acīs, un tu man teiksi, kas esi savās. Vai starp abām būs vienādības vai tomēr nevienādības zīme? Tāpēc daži izdzīvo 24 dzīves gadus, dažiem vajag 80. Sirds svētnīcā. Kam pietiek ar vienu vārdu, kam vajag 3 dienas, kam 40 gadi ir par maz? Kam pietiek ar domu pārtaku, kam vajag sāpes, kam pat dzīves bedra nelīdz? Baloži, aitas un vērši stāv aklistām acīm un brīnās, cik tālu aizgājis cilvēks. Nepabeigtā pamatskola. Vairākas stundas skolas solā, pierakstītas klādes, kas izaugušas kaudzēs, visādās valodās nolikti eksāmeni neiemācīja mani. Es joprojām staigāju nenomazgātām kājām un baidos no skolotāja asaru pilnās bļodas. Vai apziņa par Jāni, kas dzirdēja sirds pukstus, iedrošinās mani nebaidīties? Vēstule autoservisam. Zem viņu vārdiem īsāk, ātrāk, kādreiz citur salūza sirds ātrumkārba. Tagad ir tik viegli ripot no kalna neitrālajā pārnesumā. Bet kas tālāk? Vai arī šoreiz mūs sagaidīs ātrās palīdzības helikopters ar 4 viņa brūču propelleriem un pārnesīs pāri visam? Bet ja nē, varbūt mēs riposim līdz cerības kraujai. Un ja vēl atklāsies domās, vārdos un darbos, ka nestrādā arī bremzes, izstāde. Dzīves muzejā izstāde logi. Tie ir atvērti uz nekurienu. Nevar ieraudzīts nec pagātnes trupas, nec nākotnes liesmu. Tajos pat tukšums ir bez rāmjiem. Nav iespējams nomazgāt sasistos vārdus un ilgas vai pielikt aizmirstības aizkarus. Nav pat atmiņas par smaržu no puķēm, kas naktīs sarunājas ar zvaigznēm un sapņoja par 44 saulrietiem, rozi, jēriņu un zeltņu. Apmeklētāji, nozodz tos, ieliec sirds mājā, tā gribas redzēt, just un mīlēt. Steidzies, putekļu kārta grib pilnībā noklustināt šos vārdus. Kad atnāksi? Dvēseļu korektūra. Manu un tavu durvju priekšā stāv slimi burtiņi rindā. Dažiem ir salauztas kājas, dažiem uzpampis vēders, citi raud, kāds norāva jumtu, citi depresijā, jo viņus aizmirsa. Tāpēc vārdu republikas neatrod kopīgu valodu un bezjēdzīgi karo, meklējot jēdzienu jēgu. Ceram, ka visi tiks pieņemti, kamēr saulē nebeigsies tinte un atkal priecīgi dejos evaņģēlija pļavās. Tomēr uztraukums ir par tiem, kas baidās ārstam atklāt vainu. Viņi turpina slēpties apokrifos, jo negrib sastapties ar diagnozi. Bažas bieži izraisa vēl citi,
kas pārģērbjas par svešiniekiem, staigā uzvilkuši dīvainas skrandas vai mēģina izbalināt sirds krāsu. Lai uzgaidāmās telpas un ārstu kabineti kļūst par uguns pilnām augšistabām, kurās tiks pilnīgi iznīcināta Bābeles sērga. Un lai visa pasaule nespēja aptvert grāmatas, kuras vēl tiks izdotas pēc burtiņu izārstēšanas. Vīna pagrabā. Viņš ved mani vīna pagrabā, un viņa mīlestība ir karogs pār mani. Tās ir rindas no Zālamana dziesmas bībelē, kas ievada jauno zejoļu grāmatu. Lasītājs grāmatas lapusēs atradīs arī dzejoli ar nosaukumu Vīna pagrabā, no kura, acīm redzot, arī krājums ieguvis nosaukumu. Ik viens dzejas lasītājs, klausītājs, kā šodien, noteikti sapratīs, ka vīns, vīna pagrabs jūsu dzejas tekstos, priesteri Pāveli, ir spilgti metaforiski tēli, kas kalpo tam, lai runātu par īpašu dvēseles stāvokli, lai runātu par mīlestības piemeklētiem. Sakiet, lūdzu, vai tādi cilvēki ir bijuši arī jūsu dzīves ceļā? Jā, tie, kurus apmeklē mīlestībai, jau mazliet pieminēju, kaut nāk prātā tas priesteris Zbigņevs, kurš mani audzināja, attiecīgi aicinājumā. Jo redzu viņa aizrautību ar dzīvi, arī ar to, kā viņam bija laiks arī pieņemt mums, runāt ar mums, kaut, kā ir dzējoļi vārīšu teju, kā tiešām viņam bija laiks un pārēst ar mums ņemas sveceļojumā. Mani gribas teikt, tā bija milzīgā tādā dozē, kuru viņš deva kā tādu mīlestību. Tas ir īpašs punkts, bet otrais tāds punkts, uz kurus norādīšu, te ir, kā es saucu, sirds draugi vai ticības draugi. Galu arī jūs, kuri esat šeit, pārsvarā jūs, kurus es pazīstu dažus gadiem, kuri esat tādi mīlestības sapurti ar to aizrautību, ar dzīvi, ar ticību. Gribas teikt arī šādi cilvēki man, ceru, ka jūs visiem arī varam tā teikt, ir tādi kā karogi, ar kuriem papriekšu vāra. Tāpēc dažreiz es pats pretiķos norādu, dažreiz cenšos ne pēc vārdā, bet rādīt uz tiem cilvēkiem, kuri to man parādīja vai darīja, un viņus redzēju to lielāku mīlestību. Man gribas teikt, tas ir tas īpaši viņu pagrabs, ko es redzēju. Vēl viens tāds punkts, kurš neatkarīgi no konkrētas personas, kur jau esam pie tiem aizlūgumiem, pie tā, kā redzam, kā Dievs darbojas. Tad man gribas teikt, es redzu tādu vīna pagrabu, kurš pamazām pārlējas. Jūs arī pamanījāt to dialogu starp iepriekšējā dzējoļu krājumā vāku un tagadēju, kas arī pašas beigas parādīsies. Gribas teikt arī to pie katras personas, cik es varu pamanīt, tas ir mans sirds prieks, ka pie Dieva ūdeņa, varam tā teikt, bet tas tad bija attēlots, viņi pārlējas kaut ko no debesīm, un pēc tam līdzīgi, ka tas vārds tā kā smēgo arī Jāņa evaņģēlijā 7. nodaļas, kad jau mūsos ir tas avots, inkuras tas zīmējums, kurš ir dialoga ar pirmo, es viņu lasu kā Jāņa 7. Kā tiešām Jēzus saka, no viņas sirds jau nāk tie ūdeņi, tā pārmaiņā, bet tās vīns, tie akmens trauki, viņi man gribas to teikt, notiek konkrētā vietā. Jo, piemēram, kas arī man pēc Vogresjāti, kur es esmu atceros to lietu, vai cilvēks man saka, priesteris, tur gadiem nevaru iedomāties lasīt lasījumu baznīcā. Bet cilvēks strādājot ar to, lasa, un viņš priecājas. Man gribas teikt, tur ir tie ūdeņi, kuri viņā pagrabu jau taisā viņā šajā vietā, šajā kalpošanā. Vai citi, kuri tiec psalmu, vai kuri bauda arī tādu slavēšanu dziesmas, ja jūs redzēt arī pēc vārdiem,
kur mēs arī rakstījām ar dažiem no jums. Gribas teikt, šajos punktus redzu tādus kā mazus viņa pagrabus. Ne tikai paša cilvēkā, kā tādā vai visa dzīvē, bet konkrētas kalpošanas. Ja? Varbūt pļaviņu, kā jūs man iepriekšējā reizi jautājāt par tādu no pļaviņu kontekstu, tad man gribas teikt, varbūt labs piemērs būs arī Jāzepa vīri, kuri pļaviņu draudzes satikas, Jāris Vecins Armantam Peterim, kuri ir šeit, jā, man gribas teikt arī tas punkts, ka ir tādi vīrieši, vispār daži teikt, vai ne, jūs sievietes, ne, tā teikt, ka šķiet, vīrieši, kuri nāk un kuri kaut ko vairāk grib darīt, tas ir īstīs, vai ne? Tā kā gribas teikt, arī viņi, man gribas teikt, tas ir tāds viņa pagrabs, ka viņiem patīk, un varbūt arī pārējiem to rādīt, katru otru dienu nāk satikties, lasīt, lūgties ar lītāņu svētēm Jāzepam, dziedāt viņam dziesmu, lasīt Bībeles fragmentu, ar ko tusni pārdomāt dalīties. Nu, pēc tam tāda sadraudzības tēja. Bet es arī, kurus biju pieminēju visādas draudzes, neredzu, lai visi vīrieši tas skrietu. Tā kā es arī tur atbildētu, ka tāds mazais viņa pagrabs arī tajos jūsos, kuri esat tie, kuriem kaut ko vairāk interesē. Daži teikt, mums tur savi darbi, vai vispār nenāktu, jā, vai tikai nolabi visu tur man ir, jā. Nē, viņam jau vēl otra diena. Nu, šādā atbild. Okay, tāds vēl. Tātad priekšpēdējā dziesma, Slavā kungam Jēzu, arī tāds kāros, un var dziedāt balsīs, lai mēs pateiktos, ka viņš ir mūsu kungs, ka viņš tiešām uz mūžiem padara, ka cilvēka sirds grib priecāties un slavēt par to, ko viņš dara. Mazā prinča mīlestība. Ar to nepietiek teikt kā pieaugušiem, es tevi mīlu. Vajag vārdu dzeju, jēriņu kastē un cīņu ar baobabiem, nakti bazilikā, vēju tornī un svēto skrējienu. Konsekrētas dēlnas nesīs tad mežu un dziesmas līdz zvaigznēm, un es būšu laimīgs, ka atjaunoju viņas krāsu, noņemot melnās acu līnijas. Bet pieaugušie, daži atgriezīsies šī vīna padzērušies,
daži kavēs skaitot matus, naudu un odus. Tādēļ šo grāmatu es lieku cerības altāra virsū, lai lasa visi Dieva eņģeļi. Jaunā burtiņu kleita. Uz tavas sirds ir tik daudz burtiņu, tie veido zvaigžņu kleitu, kas naktī dejo un sapņo. Bet es brīnos, no kurienes tie. Varbūt kāds ietina tevi avīzē, neuzmanīgi lasot tavu dzīvi, ietina un atstāja uz rudeni un ziemu. Burti bija kā bezpajumtnieki, bet samīļoja tevi un pielipa uz mūžiem. Ko tu tagad darīsi? Dejosi un sapņosi kopā ar viņiem? Ieslēgsi lasītājam vasaras modinātāju? Es aicinu tevi ļaut tiem dzīvot. Daži joprojām nemāk lasīt dzīvi. Daži aizvien lasa vienīgi avīzes, daži jau izstiep roku pēc bībeles. Lai daži izlasa arī tevi un tavus sapņus. Sula, vīns un sulas dēļ vajag ievainot kļaunu vai pērsu. Vīna iegūšanai, kas ir pamaz, jāsaspiež ogas. Mīlestības vīna, zaļais dzīvības koks sadega ciešanu ugunā. Pagaršo no katra. Kādreiz tevi pašu ievainos, spiedīs un dedzinās. Manā ceļā uz baznīcu rudens lapās aizsedza bruķi. Vai tomēr bruķis satvēra lapās, neļaujot tām krist vēl zemāk? Un vai tas bija tikai apavu darbs, kas neapzināti mīdījā nokritušās, vai kāds zīmēja krustiņus un aplīšus, stāstot par lielo piekdienu un augšām celšanos? Aglonās vīna pagrabs, divmāti, nespēka nakts, asaru lūkšanā, mātes rokā, ielej ūdenī, krustā spiestuvē, dzīvais dārznieks, vīnā pagrabs, manā augšām celšanās. Esam ieskatījušies jaunā dzīvoļa krājuma lapusēs, un nobeigumā gribas teikt, lai šie dzīvoļi kļūst par pavadoņiem lūkšanās, pārdomās un ikdienas gaitās, lai tie iedrošina, stiprina un iedvesmo, un lai tajos tāpat kā priesterī lasītājiem apmērs Kristus gaismu. Un kā apsūdīts aicinu arī jūs kopā ar mani noslēgt to tas iekavas noslēgt aizved Marijai ar dziesmu Latvijas mātē, dziesmu, kurā arī kopā ar ogres cilvēkiem rakstiem un slīpējiem varam teikt. Tādā manas dzīves varbūt pēdējā laikā himna par tādu pateicību Marijai.
tava sirds ir bezvainīgā, tava sirds ir uzticīgā, ļauj man palikt ar tevi māt, tu Dieva nams mans patvērumus. Tava sirds ir bezvainīgā, tava sirds ir uzticīgā, ļauj man palikt ar tevi māt, tu Dieva nams mans patvērumus. Degušais krusts, kas Kristu nes, uz Jēzu vietu rāvīmā. Tu mani mīli, tu mani lūdzi, lai Dieva grībai sakojā. Tava sirds ir bezvainīgā, tava sirds ir uzticīgā, ļauj man palikt ar tevi māt, tu Dieva nams mans patvērumus. Tava sirds ir bezvainīgā, tava sirds ir uzticīgā, ļauj man palikt ar tevi māt, tu Dieva nams mans patvērums. Debesu vārdi, kurītas gaismē, kas Dieva ceļu atklāj man. Tu māci ticēt, tu māci mīlēt, lai mani vada svētums tavs. Tava sirds ir bezvainīgā, tava sirds ir uzticīgā, ļauj man palikt ar tevi māt, tu Dieva nams mans patvērums. Tava sirds ir bezvainīgā, tava sirds ir uzticīgā, ļauj man palikt ar tevi māt, tu Dieva nams mans patvērums. Garīgais Tavs, kas tavu vei, jo tava sirds tik pilna ir. Tu kanas māte, udini mani, lai mīlestību varu dzert. Tava sirds ir bezvainīgā, tava sirds ir uzticīgā, ļauj man palikt ar tevi māt, tu Dieva nams mans patvērums. Tava sirds ir bezvainīgā,
veidojat, kuras sirdīs tur ir, kā pieminēju, klātesošā Inguna Inese, kurā parasti pirmo korekciju arī taisa šeit pirmā rindā, esmu viņai ļoti pateicīgs. Arī tiem, kuri šeit strādājat, Iveta un Ināra un Vija un Klimta, kurā arī pirmo to tādu darbu ar dzējuļu un arī Ineta, kā jūs piekrītat arī to vadīt un, kā jūs dzirdēt, viņa no tiešām pārstrādāja ļoti dziļi tos tekstus un domas, tā kā esmu ļoti pateicīgs par katru no jums, tā kā varam celties un visi pateikties, tas būtu jā.
Drošāk, nākam visu tuvāk. Vietās daudz. Jā. Ir skaistas dienas un ikdienišķas dienas. Tieši skaistās dienas palīdz pārvarēt ikdienišķo rupju domāto dzīves dienu. Toties šādi brīži palīdz novērtēt skaistumu, kas nāk no dievišķām. Ļaviņu Romas katoļu draudzes vārdā mēs gribam sveikt jūs šajā ļoti, ļoti svarīgajā jums dienā, jo šīs te grāmatas tapšana nav bijusi vienkārša. Kādreiz ikdienas sarunās ir bijuši rūgti brīži, kāds ir kaut ko pasolījis, kāds ir kaut ko pateicis, līdz galam varbūt nesanāca, līdz galam varbūt neiznāca. Bet mums draudzē ir liels prieks, ka tomēr ar īpašu atbalstu jums ir izdevies sasniegt savu mērķi un ceram, ka tā nebūs noslēdzošā, jo jābūt ir ceļam tālāk no vīna pagraba, nevar jau tur ilgi pārāk uzkavēties, un tad gaidīsim nākošos darbības. Nākamā jau kopā. Lai jums beidzas un lai jūsu mūza jūs neatstāja.